Sveiki! Pastāstīšu savu mīlas romantisko stāstu. Tas notika pirms 4 gadiem, un man bija komandējums uz Somu pilsētu Turku. Tad mēs ar grupu aizbraucam tur uz 3 dienām, kādas darīšanas. Klāt bija cita grupa no ārzemniekiem, un starp tiem bija viens jauks jauns vīrietis no Meksikas, jo tur bija dažādi ārzemnieki, un viņu sauca Aleksandro Cardenas. Alejandro. Lūk, šīs 2 dienas mēs kopā ar viņu pavadījām tā, vienkārši sarunājamies, varbūt fotografējamies tur kaut kādas, kad mums rādīja ekskursijas, dažādas vietas. Un pēdējais brīdis bija tāds, ka tur bija tāda ļoti skaista baznīca, un mums rādīja, kā Turku pilsētā atzīmē Ziemassvētkus. Tur bija kaut kāds dievkalpojums ļoti interesants, bet mēs sēdējām soliņā šajā baznīcā, tā mums bija ļoti neinteresanti. Un es viņam pateicu, mums ir 1 stunda, aizgājām kaut kur padzerties salu, jo mēs visi bija tik ļoti oficiāli un visi bija visu laiku aizņemti, ka mēs nepaspējām normāli parunāties. Un mēs patiešām aizbaigām no baznīcas uz kādu krogu, nopirkam malu, un rīktīgi ļoti interesanti parunājamies. Viņš man uzrakstīja kādas filmas man jāpaskatās ne tikai par Meksiku, bet vienkārši, lai saprastu Meksiku. Un viņš pilnīgi izmainīja manas priekšstats par meksikāņiem, un viņš patiešām teica, jā, mēs zinām, ka vairākums cilvēku domā, ka tas meksikāņu seriāli, tā ir Meksika, tā nav. Un īstenībā viņš neizskatījās pēc meksikāņa, viņš bija kaut kāds gandrīz eiropietis. Bija problēma, ka viņš nerunāja angliski, gandrīz. Es runāju angliski. Viņš runāja somu valodā, jo viņš ļoti ilgu laiku strādāja Somijā par politisko žurnālistu. Un tad mēs padzeram malu, un kaut kā pēkšņi mūs iesidināja dažādas busiņus. Viņš aizbrauca uz Helsinkiem, es uz Rīgu. Tad no viņa atnāca vēstule, un viņš man rakstīja spāņu valodā. Un es ar Google Translate tulkoju. Tur bija nelielas vēstules, un viņš it kā rakstīja tur hello, te quiero, kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, kāpēc viņš man rakstā savu spāņu valodā? Es viņam atbildēju krieviski, привет, у меня дела хорошо, как у тебя? Un tā mēs sarakstījāmies kādu mēnesi, bet pēc tam es pieliku punktu, ja es sapratu, ka esmu precējusies sieviete, un nevaru tālāk kaut kā aiziet. Un starp citu, arī viņam arī bija Somijā kāda meitene. Tā mēs arī palikam, bet tas bija ļoti romantiski.